teiksim, no galvenajiem personāžiem Kalējs bija. Es domāju, ka vajadzētu man izmēģināt. Jā, nu, sāku es tam meklēt, nu, it kā nav nekur Kalējā. Un tad bija pie amatniecības centra bija sniega figūru pleneris, teiksim, kādus 6 gadus atpakaļ. Un bija ļoti augsti, un es kaut kā neaizgāju. Pēc dažām dienām domāju, jāaiziet apskatīties, kā tur ir sataisīts. Un jau no par gabalu redzu, ka stāv no ledus taisīta lakta un āmurs. Un piegāju klāt, ka tas darbums nosaukums gaidīšanai. Un domāju, gan jau mani tu te gaidi. Skatos, kas ir to taisīs, to skulptūru. Edgara Vronska Kalēja studija. Tā iepazinās ar Edgaru un palēnē sākumā kā hobijs bija. Un tad palēnē pārvērsās par darbu. Ko es tik nedarīju? Strādāju kādu laiciņu, kādu strādāju par tālbraucēju, kādu laiciņu strādāju jūrā par motoristu. Nu, daudz ko bija jādara, teiksim, mūsu garumā. Nu, ar metālu gan jau jā, jo kur bija ar metālu. Kad par motoristu strādāju, tur man gāja un virpoju un metināju. Skrūvēt vairāk bija jāstrādā ar atslēgām, ar mehanismiem. Pats nopērts iekārtas un instrumentus pats taisa. Un gadās, ka instrumenti, teiksim, jātaisa vienai reizē vispār. Nu, tur Līvānos pie bibliotekas tas, teiksim, miera izliekšanas soliņš, ja? Nu, mēs divatā bijām, teiksim, tās idejas autori, ka tādu soliņu vajadzētu. Man draugs ir Uzoriņš Andriņš. Mēs ar viņiem bijām tā sēdējuši un kaut kā runājuši par to tematu, ka cilvēki sasrīdās un visus tādas, teiksim, nepatīkamas lietas sanāk tā iemesla dēļ, ka pat izjūg ģimenes un draugi, kuri draudzēs gadiem ilgi, un tad viņi izšķīras un negrib viens otru pazīt. Un tā kā nebūtu viņam speciālas vietas, kur varētu atnākt, atrunāties un izlikt mieru vienu reizi par visām reizēm. Vai nu bērnu mājās sasrīdās, jā. Nu, tad mēs bijām domājuši, meklējuši vietu, kur to varētu. Un skici, teiksim, divatā zīmējuma zīmēja, viņš man tur savus priekšlikumus kaut kādas ieteica. Taisim viņai tam soliņam tādu struktūru, lai tur neērti būtu sēdēt divos galos, lai ar savu svaru sasniegt tuvāk viens cilvēks pie otra, jāturās tuvāk. Tad, kad faktiski tas bija jau nobrīdis galvā, nu tad vajadzēja meklēt kādu finansējumu, tāpēc, ka, tamā laikā es vēl nepelnīju neko, teiksim, ar kalšanu. Un ļoti palīdzēja Ziedonis Zebs. Tāds ļoti atsaucīgs cilvēks. Un viņš nosponsorēja to metālu un teiksim, enerģiju, ogles un visu to un kaut kādā mērā man algu arī, tāpēc, ka man tur mēnesi taisīju un to mēnesi kaut kas ir jāpāiet. Jā, un tā radās tas soliņš. Nu tā vienkārši skatījāmies, braucam un skatījāmies, kur varētu uzlikt, kur mums būtu, te pie bibliotekas būtu pašā laikā. Nesvīdēties, bet aiziet uz biblioteku, paņem kādu grāmatu, žurnālus palasīt. Es nezinu, iespējams gan jau ir, bet ne jau iespējams, bet noteikti ir, bet stāstu neesmu dzirdējis. Es tad no šeienes gandrīz nelienu laukā nekur stāstus nekādas nedzirdēs. Ja man kāds atnes uz šeieni, tad es esmu dzirdējis. Nu, tur ideja tā ļoti kaut kā ātri izveidojās. Bija doma vienu darbu taisīt, Ziedonis arī tur, teiksim, finansēja Līvānu pilsētā no savas puses. Bet pēdējā brīdī plāni bija mainīti un nolēmumi, ka jāuztaisa mašīnīti. Bet kāda viņa izskatīsies, to nezināja nevienu, teiksim, kad es viņu sāku taisīt, es pat nevarēju iedomāties, kāda viņa līdz galam būs, tāpēc, ka skicēm un visam pārējiem laikam vienkārši nepalika. Šogad nolēmu
uzdāvināt pilsētai starkīti tādu, lai viņš te lido uz priekšu atpakaļ, lai nes uz Līvaniem bevīšus, lai pilsēta aug, lai pilsēta plaukst. Nu, par jebkuru darbu, kad taisam tev tas patīk, nu, par katru darbu kaut kāds prieks paliek. Tomēr kaut kādu savu dvēseli tur ieliec iekšā, kur vairāk, kur mazāk. Man tā nepatīk vienkārši samacināt varbūt. Varbūt tas arī būtu izdevīgāk priekš mana maka, bet tas nav interesanti, tas nav smuki, tas nav skaisti. Nē, sākumā tas bija kā hobijs, un man te dabūjies darbnīcu, kad iegāju darbnīcā. Nu, viņa, teiksim, bija aizgružota ar musuriem visu, bet tur iekšā stāvēja lakta un stāvēja tāds, ne jau tāds, bet šitais te, pneumatiskais āmurs, tā saucamais damkas. Un pārējo instrumentu taisīju pats, kalu pats sev āmurs, kalu stangas pats sev. Gribētu daudz vairāk tā laika veltīt, bet ir draugi, ir ģimene, ja būtu pats viens, tā arī varbūt dzīvotu uz vietas. No rīta, ja es steidzos uz darbnīcu un man sāk kāds aizkavēt, es ļoti nervozējos, varu pat, palikt trupši. Atbalsta ģimene, patīk ģimenei mana profesija. Bērniem, matdēliem, visiem patīk. Pagaidam nav kam plānot, kas varētu plānot tam tikai 4 gadi un 6 mēneši. Es biju zināms, ka te ir tāda telpa. Bet, teiksim, tepat arī tā bija vecā darbnīca. Nesmaki tagad izskatās, tur nav ko tur skatīties. Un es zināju, ka šitā telpa brīva vienkārši tās pašas tā paša īpašnieka ietvaros, es vienkārši paplašināju. Es zināju, ka tur bija smēde, padomju laikos tur bija smēde, ka viss te strādāja. Un zināju, ka es ir īpašnieks tagad, es Pūlis Aivars aprunājos ar viņu, un viņš mani arī tā palaida iekšā. Es pat par to nedomāju, perspektīva vai nav perspektīva, maizīt ir pietiek, un arī ar to paldies Dievam. Protams, ka būtu vērts par to padomāt. Vismaz, lai varētu to amatu saglabāt priekš nākamām paudzēm. Un ja jūlijā nedod Dievs mums kaut kas notiek, kad mēs paliekam bez civilizācijas, tad kādēļ būs pirmais cilvēks? Pasūta mēbeles, pasūta žūgas, pasūta vārtiņas, svečturus, sūliņus, galvas, visu kaut ko. Teiksim, dienu nostrādāt sagatavojam par 10-15 megumus. Un visu dienu viņas pamētāt, viņas vēl karstas, sarkanas, rokas deg, tas arī jā. Māja man rāds, piekus es esmu. Bet tā jau pārāk neapgrūtina nekas. Fiziskā slodze, protams, ir ļoti daudz, ko gribās izdarīt, ļoti daudz, kas ir izdomāts, bet kā tur sanāks līdz galam, neviens nevar, teiksim, mēs taču paši neko nevaram izdarīt. Ja mums no augšas nav palīdzības, nav atbalsta, tad mēs neko nevaram izdarīt.